Labvakar, cienījamie klātsošie, labdien! Pirmkārtām jau paldies Jāzepam, ka es tiku uzaicināts, bet tad, kad Jāzeps uzvanīja, es, protams, piekritu, un es šeit vairāk tiešām neuzstājos kā LTRK amatpersona, prezidents, bet vairāk kā privātpersona, jo tā ir sanācis, ka man faktiski brīvība ir tāda man galvenā vērtība, un, protams, jau te kolēģi viens otrs minēja, tā skaitā barikādas, kad man bija apmēram 20 gadu, varbūt es daudz ko neapzinājos, bet es arī šeit nācu vecrīgāk gan pie ministra kabineta barikādēs, un tā mana doma kā cilvēkam bija tieši tā, es gribēju dzīvot brīvā valstī, lai es varu ceļot, lai es varu brīvi izpausties, nenodarot, protams, citiem pāri, bet lai man neviens neierobežo. Un tā teiksim, jebkura situācija, kur kāda brīvība tiek ierobežota, vienmēr iestājos par brīvību. Te tik minēts dažādas epizodes, un man personīgi šī laikā, kad jau Latvija atguva neatkarību, vairāk ar tādiem totalitārism elementiem es saskāros Covid laikā, un es arī publiski teicu, un arī šeit man nav, kas saka, droši pateikšu, es biju viens no tiem, kas neizmantoja šīs te Covid podas, kā viņas sauc, un, protams, es izjūtu dažāda veida, represijas, un es pilnīgi sajūtu, kā daudziem politiķiem, ierēģiem, visādiem ir pilnīgi cita vibrācija, un viņi vienkārši ar kaifu mēģina ierobežot. Un es atceros, respektīvi, arī tur, sieva tur dabūja to infekciju, un man arī bija tur tas pozitīvais tests, un tas sākās, atbrauc mājās, tie visi zvan no tām institūcijām, ja tu nevari to, tu nevari šito, ja tu nevari ārā iet, un ko tu nevari, tā kā es pilnīgi saprotu, kad tikko, un daudziem liekas, ka mēs dzīvojam brīvi, un ka tas ir garantēti, respektīvi, pievienojoties šai tēzei, kad vienkārši par brīvību ir jācīnās katru dienu, jo pretējā gadījumā tā brīvība tiks atņemta. Ja? Un tieši tā, kad manā sapratnē ir tā, brīvas valsts pamatā ir tieši brīvs cilvēks. Tas ir tā par to personisko lietu. Tagad runājot par biznesu un ekonomiku. Ja? Vienkārši manā skatījumā, un es zinu, kad viss tas stāsts arī tur tā skaidrā naudas ierobežošana, vien tiek stāstīt, ka tas tur daļa no ēna ekonomikas apkarošanas. Un manā skatījumā ar šo te stāstu faktiski valsts vara parāda absolūtu nespēju pacelt ekonomiku daudz lielākā apjomā, jo šeit tur ir tās aplēses, teiksim, tur visiem cilvēkiem tagad ierobežos to skaidro naudu, varēs iekasēt tur, nezinu, kaut kādu miljonu vai dažus miljonus, ja? Bet patiesībā, ja mēs paskatāmies, ka te Baltijas valstu kategorijās, mūsu kaimiņi ir ekonomikā mums priekšā jau gaisa gabalu. Un ir divas centrālās pazīmes. Tas ir investīcija piesaiste un daudz lielāks eksports. Respektīvi, ja tas fokus būtu uz šīm lietām, samazināt to vaiprātīgo birokrātu, izdarīt citas lietas, tad piesaistot investīcijas, palīdzot Latvijas uzņēmējiem daudz straujāk eksportēt, mēs nevis dažus miljonus iekasēt, mēģinot tērēt milzīgas resursus, bet mēs varētu miljardus iekasēt tā kā to dara lietuvieši un igauni. Otra lieta. Šis te faktiski vēl viens tāds ekonomikas elements. Latvijā aptuveni 5000 uzņēmumu samaksā apmēram 90% no nodokļu maksas. Un, ja mēs runājam globāli, tad faktiski mazā biznesa uzdevums nav, vai vispār privāto norēķinu uzdevums nav samaksāt valstī nodokļus. Nodokļus jāmaksā ir lielajam biznesam un vidējam biznesam. Mazā biznesa un privāto aktivitāšu galvenais uzdevums ir sociālais aspekts. Respektīvi, lai cilvēki var izdzīvot, lai var pabarot savas ģimenes, ja, un nesēdēt valstī uz kakla. Ja. Un tā ir, es to saucu par rērismu, to ideju, vienkārši visu laiku, mēģināt atņemt no mazajiem. Un pēdējais tātad bija krīzes laikā, te jau tik minēta Grieķija, bet arī Latvijā mēs savu laiku izveidojām pēc mūsu iniciatīvas šo saucamo mikro uzņēmumu nodokli, kas pēc tam tika faktiski iznīcināts. To lietoja, un tas bija tieši krīzes laika, produkts. Es personīgi saņēmu no Eiropas komisāra vietnieka apbalvojumu Latvijas saņēmu. Tas bija labākais krīzes risinājums Eiropā. Mums LTRK namā ir tā balva, pēc tam Reiras un draugi to visu iznīcināja. Un noslēdzot, es pateiku tā, mēs laiks sakam, klausties. Jo, piemēram, man, protams, kad ir karte, banka norēķina skaidrā nauda, jā, bet tāds elementāra lieta, jā, jo man fascinē, kad politiķi ierēģis, laiks cīnās ar sekām. Mēs sakam, klausties, uztaisiet kontu,
piemēram, auklī te jau, kas saka, Ēriks stāstīja, ja tur visi tie norēķini. Uztaisiet kontu, ka es varu savai auklītai vai pa pļaušanu vai, nezinu, pa kaut kādu frizieru pakalpojumiem samaksāt kontā, paņemiet 10%, vairāk nevajag 10%, un tā nauda aizies valstī. Tad elementāra lieta, tad vienkārši tas dabiski samazinās šos te izdevumus, bet valsts nav spējīga šo lietu, un viņiem tur finmināli, kur idejas, ka tiek liktos viss nodoklis. Tā kā vēlreiz paldies, ka atnācāt, un skaidrs, ka pa brīvu ir jācīnās katru dienu, un kamēr būs brīva pilsoņi, tikmēr būs brīva valsts. Paldies!